Vai tu esi dzirdējis par suņu un kaķu spā? Tagad būsi. Dino Zoo tāds ir pieejams. Un tas nav tikai prieciņam, vai ne? Tieši tā. Jau kādu laiku mums ir pieejams tāds pakalpojums kā ozona vanna ar hidromazāžu suņiem un kaķiem. Ar ko šī vanna ir tik īpaša, tad tajā ir iestrādāts ozons. Ozons tā ir ūdeni šķistoša gāze. Principā to smaržu mēs sajūtam praktiski katru reizi, kad mēs ejam ārā pēc negaisa. Zinu. Un tad nelielas koncentrācijas ozons tiek izmantots arī medicīnā. Un principā arī dzīvnieku ozonterapija. Bet tas ir tāda skaistuma procedūra, kur tas dzīvnieks vienkārši jūtas labi, un mēs saimnieki vēl jo labāk, vai tam ir arī reāli kaut kāds ārstniecisks ieguvums? Ir ieguvums. Ozons aktivizē šunu imunitāti, stimulē kolagēnu ražošanu, kas veicina ādu atjaunošanos, attīra un padara ādu gaišāku, izvedot toksīnus, netīrumus un brīvos radikāļus. Pātrina atveseļošanas procesu, atvieglo alerģijas simptomus, ārstē apdegumus un kukaiņu kodumus, atvieglo ekzēmes, seborreizes dermatītes simptomus, novērš blaugsmu parādīšanos, kā arī ozonam piemīt dezinficējušas īpašības, viņš paaugstina imunitāti. Tātad ir ozons, tur ir hidro un... Milk Spa tehnoloģijas. Tas ir spā? Tas ir spā, jā. Milk Spa tehnoloģijas pamatā tiek izmantoti nanoburbuļi, kuri spēj nokļūt dziļi ādas porās un matu folikulos. Tādā veidā tiek noņemts liekais sēbums no ādas un citi netīrumi. Savukārt hidromasāža atslābina dzīvnieku muskuļus, noņem stresu, stimulē ādas reģenerāciju, uzlabo asinsrīti un vielmeņu. Un cik bieži man vajadzētu vest manu mīlulu uz šādu? Principā, ja dzīvniekam ir ādas problēmas vai tā pati alopēcija, ar vienu reizi noteikti nepietiek. Procedūra jāatkārto ik pēc 2–3 nedēļām un jābūt konkrētai sesijai, 6–8 apmeklējumi. Un, protams, rezultāts, jā. Jā, protams, ja mēs runājam par alopēcijām vai kaut kādam nopietnam ādas problēmam, jābūt arī sadarbībai ar vetārstu. Tikai ar ozona vannu uzlabot situāciju nevar. Jābūt labam uzturam, profesionālam, lai sunim viss pietiek. Ja viņam ir kaut kādas hormonālas problēmas, tad to arī risina vetārsts. Ozona vanna viņa ir tā kā palīga līdzeklis. Mēs Zigī vienreiz bijām šādā vannā. Varbūt, ka tas bija manā galvā, bet man bija tiešām sajūta, ka viņš to ir izbaudījis un tā ļoti mierīgi sēdēja pēc tam. Protams, hidromasāžā viņa atslābina muskulatūru, noņem stresu no dzīvnieka un citreiz ar hidromasāžu var aizstāt kārtīgu fizisku treniņu. Dino Zoo, tava teritorija.